Lai šo pastaigu padarītu interesantāku, esmu lūgusi saviem draugiem sekotājiem ieteikt kādu jautājumu vai radošu uzdevumu, ko šīs pastaigas laikā izpildīt. Pirmais no tiem jau ir ienācis, un tas ir no sniedzes. Mēģinu noķert jebkuru dzīvu būtni savā ceļā. Man bija paredzēts operators līdz, bet operators šobrīd ēd cepumiņus, līdz ar to rokas ir aizņemtas. Saprotu, ka dzīves radījums skaitās arī cilvēki, tāpēc tur. Jānis saka, ka viņam ir jautājums. Kāds tev ir jautājums? Kā šauj ar lielgabalu? Es domāju, man ir teorija, ka tu paņem bumbiņu, ieliec iekšā, un viens tas, kurš ir stūmējs, un otrs tas, kurš ir piešķīlējs. Te ir tāds vāciņš, iespējams, varbūt arī vienkārši rokturs, kaut ko droši vien piešķil, tad visi izdara šādi, tev liekas, ir. Man liekas, ka varbūt labāk tev pie grafiskā dizaina palikt. Ir jautājums no Zanas. Ko tev vislabāk patīk fotografēt? Es domāju, tas ir iela fotografijas žanrs, kaut kas neparedzēts, interesants, amizants, negaidīts. Tas ir vissarežģītākais žanrs, jo praktiski nekad nekas tāds nenotiek. Vēl viens jautājums, kas man vislabāk patīk manā darbā? Dažādība, ka tu katru dienu nezini, kāds interesants lūgums iekritīs e-pastā, un tas ir ļoti aizraujoši. Un arī tas, ka var negulēt reizēm 3 naktī un strādāt, tas arī forši. Es klausās pēc naktsarga. Es esmu mākslinieks, dizainers, fotogrāfs, videogrāfs, animators, kaut kāds krīzes vizuāļu risinātājs. Radošs cilvēks. Man liekas, man kaut kādi episkie zūmi tiek likti virsū. Ir ienākuši vēl 2 uzdevumi. Kā ierauga kaut ko sarkanu, nofotografē to. Fokusēju uz interesantām līnijām ainavā vai pilsētvidē. Šeit būs kaut kas sarkans. Un saka, ka statīvs izskatās ļoti nevajag un esot jātur rokās. Tikai gribu iefilmēt kaut kādas baigi nesamākslotos video. Man vajag šos prasām, man vajag statīvi. Īsti nevajag. Tā, ko sauc. Man ots lido kaut kā.